Kā nākamo runātāju es aicināšu vēl vienu pieredzes stāstu padalīties, iedvesmot, kā ir veicies Arkaluks. Kārlis Šenkers šodien jau bija uz šīs skatuves. Lūdzu tagad plašāk par to, kas tad ir Arkaluks. Paldies. Jā. Tātad Arkaluks ir uzņēmums, kurš ražo koku un koku alumīnija stiklotās konstrukcijas, un mēs specializējamies uz ekskluzīvu dizainu, energoefektivitāti, un tas mūsu fokus ir uz to, ko nespēja radīt citi, uz augstu pievienoto vērtību, ar pievienotām zināšanām un kvalitāti. Kā mēs līdz tam nonācām? Tātad sapnis par savu biznesu. Es esmu dibinājis uzņēmumu kopā ar Arturu Timparu, manējo kolēģi. Sākumā mēs iesākām kā uzņēmums, kurš projektē, kurš zīmē konstrukcijas, bet ražo ārpakalpojumā. Taču uznāca pandēmija, grūtāka kontrola ārpakalpojumu ražošanā, un nonācām tādā situācijā, tad kas ir jādara? Vai nu mēs tad uzņēmumu likvidējam, turpinām darīt ko kā. Un tajā brīdī mēs jau saņēmām LIA, Liepājas biznesa inkubātoru atbalstu, un tad sadarbībā ar LIA mēs atradām ražošanas telpas, bet pirms tam vēl apsvērām, mums bija mērķis 21. gadā izvērtēt, vai vispār mēs paši varam pavilkt to, nevaram ražot savu produktu, cik tas prasa līdzekļus un kā tas būs. Un nonācām pie tā, ka augustā mums jau bija pirmās saražotās konstrukcijas, kuras mēs sūtījām uz Zviedriju un Īriju. Un, jā, tad tas, ko mums ir devis LIA galvenokārt LIA atbalsts, tas ir tiešā veidā mentorings, konsultācijas, granti, motivējoša vide, sākot ar koprades telpām, kurās mums tajā laikā bija office. Un sadarbībā arī ar LIA Liepājas biznesa inkubātoru dāmām mēs arī atradām sev ražošanas telpas Vecās Ostmalas biznesa parkā, kur šobrīd arī darbojamies. Un, jā, tad izmantojot Altuma atbalstu, izmantojot pilnvērtīgi LIA atbalstu, mēs pirkām visu, ko mēs vien varējām nopirkt par grantiem. Uzsākām, šis ir stāsts par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību un atvērt ražotni pilnīgi no nulles, ka tev nav vispār savu kapitālu, nav iekrājumu, nav arī ārējo investīciju. Tad vienīgais tas mūsu atbalsta instruments bija LIA un Altums, un mūsu pašu zināšanas, iepriekšējā pieredze un, protams, lielā mērā mūsu pašu motivācija. Tātad galvenās investīcijas, kuras jūs arī redzat slaidā, tas, protams, ir ražošanas iekārtās, bet sākot ar to, uzsākot savu ražošanu, bija ļoti daudz arī nezināmo. Ļoti daudz aizgāja līdzekļu neplānotiem izdevumiem, bija jāizveido, jāiekārto telpas, daudz, kas nebija paredzēts, ko tu nevarēji paredzēt, kas bija pēc fakta vienkārši jādara. Pirkām iekārtas, instrumentus, veidojām darba galdus, apgāde, elektrības vadi, jo mūsu ražošanas iekārtas ir diezgan jaudīgi elektropatērētāji. Apgaismojums, lai būtu kvalitatīva, laba darba vide, lai to varētu taisīt, ražot kvalitatīvu produktu. Ražošanas programmatūras, tas viss, lai tu vispār varētu to darīt, lai tu varētu ražot. Joprojām mēs izmantojam aktīvi LIA atbalstu produktu, prototipu radīšanā, certifikācijā, jo produktu certifikācija ir nepieciešama starptautiskā tirgu, bez tā tu nevar izbēgt, un mēs šīs programmas izmantojam vēl projām. Tas, ko mēs gribētu vairāk kā ražotājs, lai varbūt valsts un šīs finanšu instrumenti būtu vairāk kā mums kā eksporta uzņēmējiem, mēs esam vairāk tādi smago darba rokas, smago darba darītāji, mēs neesam varbūt tik inovatīvi tehnoloģiju ziņā, bet mēs ražojam savu produktu Liepājā ar liepājnieku un novada darba ļaužu rokām, un mēs ar to ļoti lepojamies, ar to kvalitāti, ko mēs piegādājam visā Eiropā jau, un veidojās arī jauni tirgi potenciāli. Un tad, kas tad ir tas mūsu produkts? Tas ir sākot ar logiem, kas ir parasti logi, bet atkal ar savu odziņu, ar augstu pievienoto vērtību, tādā ziņā, ka tie ir gan energoefektīvi, tiem ir moderns, inovatīvs dizains,
teiksim, durvis, arī bīdāmās sistēmas, un mēs esam realizējuši ļoti daudz tādu projektu, kurus citi ražotāji ir atteikušies ražot, dēļ tā, ka ražotne ir piemērota vairāk standartizētu produktu ražošanai, tad mūsu tas lauciņš ir atkal tas, ka mēs varam specializēties uz šiem individuālajiem risinājumiem, teiksim, paņemt tos projektus, kurus citi nevar, pietrūkst zināšanas, nav piemērota ražošana, tad tie ir, teiksim, tie mūsu galvenie virzieni, uz kuriem mēs cenšamies iet gan vietējā, gan arī eksporta tirgu. Un šeit īsumā var redzēt arī geogrāfiju, tātad tā ir diezgan plaša. Mūsu eksporta tirgi ir Lielbritānija, Īrija, Islande, protams, strādājam arī vietējā tirgu, un man ir patiesi prieks par to, ka vietējā tirgu mums ir ļoti daudz un arvien vairāk jaunu, interesantu projektu, inovatīvu projektu, kuros mēs varam tiešām ielikt tās savu zināšanas, kas mums ir, ielikt savu darbinieku zināšanas, jo darbinieki, tas ir tas pamats mūsu uzņēmumā, kuri ražo, teiksim, tās konstrukcijas savām rokām. Un tas ļoti lielais, teiksim, klāsts, tas nestandarts, ko mēs ražojam, tas ir katra darbinieka ieguldījums, ko mēs ļoti novērtējam. Un, teiksim, tā mana filozofija mūsu uzņēmumā arī tas ir tāds kopīgs redzējums, un ko es arī iesaku citiem, kā iesāk, kad baidies, kad vienkārši, ka tev vajag sākt ar pārdošanu, jebkurš biznesa ražošana, pakalpojums, viņš sākās ar pārdošanu. Nebaidies pārdot, jo vairāk, jo labāk. Ja tu būsi pārdevis daudz, tad tev būs problēma, kā to saražot. Tikai tajā brīdī, kad tu nokļūst pie šīm problēmām, tad tu audz, respektīvi nostādi sev tādā diskomforta vidē. Tātad nebaidies no izaicinājumiem un turpini visu laiku pārdot. Un jebkuram tas izdosies. Paldies! Paldies, Kārlim! Nevaru beigt smaidīt, jo, kā jau teicu, esam pazīstami un esam bijuši maza daļa no jūsu stāsta, bet komanda ir tā, kas to paveic. Mēs esam atbalsts. Paldies tev, ka